Jau vairākus gadus mums AR Agro firmā ir pieredze mulčeros, zāles mulčeros, redzam, kā viņas darbojās, kādi mīnusi, kādi plusi, bet tajā pašā laikā mēs jūtam, ka klienti prasa mums kaut ko tādu daudz zvērīgāku, daudz izturīgāku un daudz agresīvāku, un īpaši, lai varētu arī paņemt un smalcināt, sašķaidīt kādus krūmus, aizauguši krūmus, ceļmalas, grāmalas. Un līdz ar to mēs atradām šādu ražotāju ražotājs Tokvam no Norvēģijas, kurš piedāvā šādu ķēdes mulčeri. Tokvam firmas aizsākumi ir Zviedrijā, tad viss šīs te izgudrots Zviedrijā, un pirms kaut kādiem 5 gadiem apmēram ir firma pārņēmusi ir Norvēģi, un šobrīd ražošana notiek Norvēģijā, bet izmaiņas šajā agregātā ir ļoti maz kopš tiem laikiem, kad to ražoja Zviedrijā. Tātad Tokvam M160S šajā gadījumā ir ķēdes mulčeris. Te būtu jābūt, viņš ir sagāstā pozīcijā, transports. Te būtu jābūt traktoram, jūgvāpsas piedziņa, caur siksnu pārvadu, svarīgi caur siksnu pārvadu, nav nekāda kārdāni, lai tomēr būtu kaut kāda amortizācija un drošība. Spēks tiek pārnests uz reduktoru, un reduktors lejā griež 2 ķēdes, kas sašķaida visu zāli vai krūmājus. Bet tad šis ir vienkāršākais variants, ka traktors stāv priekšā, un šīm cānos ir šis mulčeris, un cilāšana notiek tikai uz augšu. Lai varētu tālāk aizsniegties, darba platums jau ir 1,50 m. Lai tālāk varētu aizsniegties, ir šāds paralelograma rāmis, kas ir standartā kopā ar šo Tokvam M160S tiek piedāvāts. Tad šeit priekšā ir piestiprināts traktors, un šeit aizmugurē rāmim tiek piestiprināts šīs mulčeris, un ar kārdānu pārvadu tiek darbināts, un šādā gadījumā jau aizsniedzamība ir 4 metri tālu. Bet, protams, ir situācijas, kad šis 4 metri ir pa maz, un īpaši tādi, ja pa vidu vēl ir kaut kāda žoks vai kaut kas tamlīdzīgs, un tu nevar aizsniegties tik tālu, cik vēlams, un īpaši, piemēram, grāvi pretējā mala netiekam klāt. Līdz ar to Tokvam firma piedāvā šādu agregātu, kuras patiesībā sastāv no 2 daļām. No celtņa, jeb rokas daļas, un galā esošās galvas, mulčera galvas. Tātad šis celtņa roka tiek darbināta, locīta ar traktora hidroizvadiem, tad 3 pāri hidroizvadi, 1 pāris, 2 un 3 pāris te augšā. Tātad šiem 3 hidropāriem traktors vada tieši šo mulčera roku, bet paša mulčera darbina caur hidrauliku. Caur autonomo hidrauliku traktors ar jūgvāpstu piedzen autonomo hidrosūkni, te ir speciāli bāka, dzesēšana, protams, vispārējais, un tālāk esošais uz galvas esošais hidromotors caur siksnu pārvadu un reduktoru piedzen ķēdi. Piedzen ķēdi, šeit atrodas 2 lielas ķēdes, resnas ķēdes, kuras griežas ātri un tiek galā ar kārtīgiem krūmiem. Pat runā, ka ar 10 cm diametrā lieliem krūmiem. Ja vēlās mulčēt krūmus, tad šī ir resnā ķēde, bet ja savukārt ir vairāk zāle, tad ķēdes bišķiņ smalkāks ir piedāvājumā arī zālei. Tātad šis konkrētais agregāts ir kā viens vesels, ļoti vienkāršs un ļoti robusts, un aizsniedzamība jau ir 5 metri tālu un pat 6 metri augstu. Īpaši svarīgi, varbūt tas būtu ceļa malām, meža ceļiem, meža ceļu augšā visu apaugumu novākt. Protams, jāatzīmē tas, ja jums mājās ir kāds ekskavators ar kādu jau roku un ar hidrauliku, tad šī galva var iegādāties pilnīgi atsevišķu, un šī daļa jums nav vajadzīga. Tātad šī rāda manta mums ir piedāvājumā šobrīd no firmas Tokvam, un mēs tuvākajā laikā dosimies uz vairākām saimniecībām, lai viņu reāli pārbaudītu darbā.
tā kā demo, var teikt, un noteikti jums arī parādīsim, kā tas reāli darbojās, un nākotnē pastāstīsim varbūt arī kaut ko vēl sīkāk. Lai veicās visiem, lieciet īkšķīšus un uz tikšanos nākamajos sižetos.